Latvija ir uzstādījusi latiņu tādu, kas līdz šim vispār nav bijusi. Kā varējām, tā sarīkojām. Trīcošām rokām varēja telefonu tikai paskatīties. Labā ziņa, ka īrija nav tālu, un tur arī daudz latviešu. Aizbrauc tur ar laivu, jā. Jā, vai ne? Aizbrauc tur. Visas labākās vietas zina ungāri un poļi. Barabum, barabā! Čau visiem! Ķeram lielo 22. epizode. Tie, kas ir ar copu saistīti un kaut bišķiņi seko līdzi copu sportam, droši vien zina, ka tikko pirms pāris dienām noslēdzās pasaules čempionāts spinningošanā no laivām, kas šogad norisinājās pie mums Latvijā, tepat Rīgā. Un tad, ir visādi jautājumi par to, kā tad mums tur gāja, kas nesagāja. Latvija finišēja 6. vietā no 14 pasaules valstīm, kas daudziem komentārus lasot liekas slikts rezultāts. Es sekoju līdzi un zinu, ka tie džeki, kas ūdenī bija, viņi tāpatās izdarīja visu un acīm redzot, kaut kas nenostrādāja. Tāpēc mēs šodien parunāsim vairāk par drusciņi par organizatorisko pusi, bet vairāk tieši par to, kā džeki trenējās, kādas bija stratēģijas, kur braukt, ko braukt. Un tāpēc šodien ar mani ir Kristaps Kotāns, kas ir Latvijas makšķerēšanas sporta federācijas atbildīgais par tieši šo disciplīnu. Kā es arī noprotu, tāpēc arī uz taviem pleciem bija pasaules čempionāta organizēšana. Jā, bija tā, kad pasaules čempionātu vajadzēja kādam sarīkot, tad mēs arī viņu sarīkojām. Forši, ok, čemps bija sarīkots, par to mēs turpināsim. Un no manis pa kreisi ir izlases dalībnieks, kurš arī visas 3 dienas bija ūdenī, Aleksandrs Zareckis. Un, varbūt Kristap ieskicē vispār, kā nonāca šī te doma, kas realizējās ar visu to, ka pasaules čempionāts notiek pie mums, jo sākotnēji es saprotu, bija plānots, ka tā ir Amerika. Bija Amerika. Jā, mēs gatavojāmies jau uz turienu braukt, bija budžets salikts, plāns bija gatavs, zinājām, kur būs čempis. Sapratām, ka mums ir vajadzīgi apmēram 50,000 eiro, lai aizbrauktu un sagatavotos tā, kā mēs to gribam, vismaz mēnesi pirms. Bet decembrī nāca ziņa, ka amerikāņi ir atteikušies rīkot. Un tad pēdējā brīdī iesniedzām pieteikumu šeit, aizsniedzām prezentāciju no Garmin ar infrastruktūru, ar bildēm, ar video, ar dalībniekiem, ar laivām. Un bez ilgas domāšanas mums atsūtīja e-pastu, kad piešķirtas tiesības rīkot pasaules čempi. Pēdējā brīdī parasti ir ilgāks laiks, lai sagatavotos vismaz 3-4 gadi. Kā varējām, tā sarīkojām. Un arī bija jāsaliek džeki, kas startēs. Tur tas kodols bija tieši tas pats, kam uz Ameriku vajadzēja braukt. Labākie pēc reitinga. Un, protams, arī salikām lielu komandu, sastāvēja no 11 cilvēkiem, kas kopīgi trenējās, kopīgi gatavojās, gan analizēja, gan pieņēma lēmumus. Un pat līdz sacensību vakaram vēl nezinājām, kurš ies laukumā, ja tā var sporta valodā teikt, jo 11 cilvēku sastāvs ir liels, visi bija gatavi, tad salikām četrus, kas pirmajā dienā startēs. Un prieks bija skatīties, kā komanda strādā. Es arī brīžiem pieslēdzos klāt, bet principā tur ir daudz gudras galvas, kas spēj pieņemt pareizus lēmumus. Un džeki katru pa dienu trenējās, katru vakaru sēdēja kopā pie galdiem, zīmēja kartes, lika plānus. Man tur nebija daudz ko
ko piebilst. Cilvēki bija izvēlēti, komanda bija gatava un arī bija uz rezultātu bija jāiet. Okay. Un, ja tīri par finansēm, tu pieminēji tos 50,000, ja mums būtu jābrauc uz Ameriku, vai FIBSET, kas ir starptautiskā federācija, kā ir ar finansēm? Ja mēs organizējam, viņi mums kaut ko piešķir, jo tomēr tas organizators... Mēs maksājam viņiem. Ja? Jā, mēs maksājam. Okay. Mēs maksājam viņiem par to, ka viņi atbrauc uz šejieni, par to, ka viņi paliek pa nakti. Un vēl kaut kādas lietas mēs kompensējam viņiem. No FIBSET nāk medaļas. Okay. Tas mums nevajadzēja pirkt. Bet, principā, ja es domāju, ka starptautiskā federācija, tas nav futbols, tas nav hokejs vai olimpiskie sporta veidi, mums nepiešķir dotācijas starptautiskā federācija par to, ka mēs rīkojam pasaules čempi. Sponsoru arī viņiem nav. Un, līdz ar to tur ir tāds garāks stāsts, kā tā sistēma ir iekārtot. Bet tieši tāpat ir lielākajai daļai sporta veidi, ja neskaita bagātās federācijas, ko jau pieminēju. Tad ne ar ko tā schēma neatšķirās. Un, principā, mēs rīkojam paši. Mums palīdzēja Izglītības un zinātnes ministrija un Sporta federācija padome. Bija iespēja pieteikties finansējumam pasaules čempionātu organizēšanai, jeb lielu sporta notikumu organizēšanai šeit. Tādu ir daudz, un mums bija iespēja tikt pie tā summa ir 5,000 eiro no valsts, lai sarīkotu pasaules čempionu, kas arī bija liels atspaids, protams, jo tie budžeti ir lieli un izdevumi ir daudz. Protams. Un paldies Sporta federācija padomē, kad iekļāva mūs arī sarakstā un kopā ar pārējiem mačiem, kas notiek mūsu valstī šogad. Super, jo es arī palasīju un dzirdēju atsauksmes Facebookā, kad dalībnieki no citām valstīm ir teikuši, ka Latvija ir uzstādījusi latiņu tādu, kas līdz šim vispār nav bijusi. Tīri organizatoriskā ziņā, un tas neatiecās tikai pēc sajūtām, kādas ir atrodoties tur, bet arī pēc tā, kā jūs spējāt atspoguļot rezultātus, bildes, video, kas gāja sociālajos tīklos, kad tiešām cilvēkam interesē, viņi varēja sekot reāli līdz tam visam, ka nebija tā, ka vienkārši parādās tur kaut kāda PDF lapiņa. Punkti ir, ar to arī viss beidzās. Tur droši vien paldies jāsaka komandai visai, kas mums nāk no Latvijas čempionātiem un no Garmina, jo bez tiem džekiem loģiski, ka nekas nevajag grūti ir paņemt kādu pilnīgi no malas, kas nav iesaistīts sportā, un tagad šeit tev nauda atspoguļo kaut ko. Nesanāk gan Juris, gan Gunārs, gan Renārs, gan Ģirts. Viņi zina, ko viņi dara, viņi paši copē, un līdz ar to tad viņiem kaut kā tas viss sanāk arī. Daudz stundu sēž strādā, maz guļ par nakti. Un, protams, ka vienmēr var labāk, bet protams, ka viss bija uz mūsu pašu pleciem. Un no starptautiskās federācijas mēs redzam tikai PDF un viss failiņi, un ar to arī tas viss beidzās. Forši. Un, ja mēs vēl bišķiņ par tīri organizatorisko, tad es, skatoties bildes un vispārējo, principā lielākā daļa no laivām, kas bija ūdenī, ar kurām dalībnieki startēja, tās bija mūsu Latvijas sportistu laivas. 10 laivas tādas bija. Tie noteikumi ir tādi, ja čempionāts notiek Āfrikā, ASV vai projām, kur atbrauc no citiem kontinentiem, kur nevar atvest savus laivas, vai itāļi tie paši ņēma no mums laivas, un tad organizators piešķir laivas ar tiesnesi, kurš arī ir īpašnieks laivas un kapteins laivas. Un tas arī ir saistīts ar to, kad lai dotu iespēju startēt arī sportistiem, kam tiesības nav starptautiskās, jo šeit, lai startētu, nepieciešams tiesības, lai braukt ar laivu.
Un tad ir opcijas, kad nav limitētas. Komercmačos savādāk. Tu zini, uz ko tu ej, gribi braukt, gribi nē. Šeit tad ir jādod iespēja arī tiem, tie, kas nevar savu laivu dabūt šajien, un tiem, kam arī starptautiskās tiesības nav. Bet arī daudz, kas bija atbraukuši ar savām laivām, tas ir kompliments mūsu džekiem un mūsu sportistiem, kad, ja viņi būtu zinājuši, ka tādas laivas dos, viņi nebūtu ņēmuši savus. Okay. Tie to teica gan angļi, gan tie paši poļi un ungāri teica. Kādās valstīs Polijā brauca, starp citu, uzvarēja mačus džeki ar stipri mazākām laiviņām kā mums. Ungāri bija ar tādām plakanām, galīgi tādas mini basenes un foršas copes laivas, bet nevar salīdzināt ar mūsējām, ar Ukraiņu laivām, ar normālas, parastas copes laiviņas mazās un paņēma un vinnēja džeki. Tie ungāri, kas vinnēja, viņiem redzēja, bija tāda balta maza, tāpat nav basenī, tā plakana pēle. Paņēma vinnēja ar visu vēju, ar visu vilnu, tā kā viss ir pavisam vienkārši. Viņi gan vēl pēdējā brīdī skrēja, sabijās no vēja un prasīja man laivas, saorganizējām viņiem citas laivas, viņi vienu finvalu dabūja, otru ekipāžu domainīja, un mēs viņiem bijām arī Vision dabūjuši, ko startēja 3. dienā, bet no rīta viņi pateica, nē, mēs esam pie savas laivas pieraduši, mēs paliekam savā mazajā peliņā un nemainīsim neko un viss kārtībā. Atbrauc bez laivām, tad sanāk, ka arī mums kā organizatoriem viņiem ir jāpiešķir laivas, ja viņi maksā par to. Viņi maksā. Valsts maksā par to. Valsts, ja dalībnieki maksā, no organizatora var dabūt laivu. Šoreiz organizators pats var noteikt cenu. Un mēs ielikām cenu 300 eiro dienā, ja grib no mums laivu, tas iekļauj degvielu, iekļauj kapteina laivas, pilnu servisu un bija valsts, kas teica, ka ir gatavs, jo šobrīd pie degvielas cenām un vēl daudz var teikt, ka dārgi, bet tad mazāk lētāk tā laiva noma ir citās valstīs, kā Anglijā bija pasaules čempions, ka brauc ar pellām un aizmugurē ar desmitnieku. Ja Babītē mēs rīkot pasaules čempionu, tad loģiski ieliktu laivas nomu 30 eiro un brauc. Bet šeit ir savādāk. Jā, bet teiksim arī viņiem tā kā ir iespēja izvēlēties, jo es zinu, labi, ir sporta laivas daudz un viss, bet tas pats laivu tehnoloģijas. Droši vien, ka ir laivas arī, ir laivas bez. Tās laivas, kuras mēs devām, visām bija virsū. Visām bija virsū. Mums Latvijas čempionāta dalībniekiem praktiski visiem šobrīd ir viss virsū. Visas bija lielas, labas laivas. Un, protams, paldies mūsu sportistiem, ka atsaucās un deva savus laivas un brauc. Un es domāju, tur jau vairāk par to pasākumu, par jaunu pieredzi, par jauniem draugiem, par kontaktiem. Daudz man te tagad saka, es ar saviem džekiem, mēs tagad brauksim uz to valsts copēt, tur man uz turieni sauc ciemot copēt, un tās atsauksmes, ko pēc tā čempi dzird, ir tāda viena liela kopiena, un galvenais jau tā informācija tajā sportā. Jo vairāk draugi, jo informācijas ir vairāk, jo vairāk tas mums par nāk par labu mums nākotnē. Jo pasaules čempionāti jau būs arī pārējās valstīs, jo vairāk draugi, jo labāk. Protams, un es domāju, ka arī tiem džekiem, kas sēdēja laivās, ne tikai kapteiņi, bet arī katrā laivā bija tiesnesis no Latvijas, saprot arī. Jā. Katrā laivā bija tiesnesis, jā. Tām valstīm, kas brauc ar savām laivām, katrā laivā arī bija tiesneši, un pārsvarā tie bija vai no tiesneši no Latvijas čempionāta, vai arī paši dalībnieki Latvijas čempionāta, kas bija vairums. Un mūsu laivās arī bija Latvijas tiesneši? Nē, mūsu laivās bija tiesneši no citām valstīm. Katru dienu pieteicās pirmajā sapulcē, bija jāizvēlas tiesneši, kas pie dalībvalsts sēdēs, pie organizatoru valsts sēdēs laivā.
Un rokas bija daudz gaisā. Pirms sacensību starta visi gribēja sēdēt. Respektīvi, no delegācijas kāds, kas nav dalībnieks vai kāds, kas nav rezerve, kas ir delegāts vai kapteinis, komandas vai vadītājs delegācijas, viņš drīkst būt kā tiesnesis ar nosacījumu, ka viņš neiet uz maiņu vai neiet laivā iekšā. Un mums bija pat 3 dienām bija tiesneši no Lietuvas, Polijas, Ungārijas. Polijas, Ungārijas, Igaunija vēl. Igaunija bija 6 valstis kopumā, kad katru dienu cits salauzēja, viņus sēdēja. Bija Ukrainas tiesnesis arī mums, visi rāvās, kam bija ekstra cilvēki delegācijā, visi rāvās pie mums laivā. Un visi tādi, viņi gan cerēja kaut ko vairāk, es domāju, gan, bet tāpat priecīgi kā pārā. Un viss bija jauni kontakti, jauni draugi. Forši, un es arī domāju, arī mūsējiem, tiem, kas bija pie tiem pašiem Ukraiņiem, leišiem, kas pirmās 2 dienas tur uztaisīja ļoti labu rezultātu. Tiesneši bija pēc čempionāta runāja, viņi teica, ļoti priecīgi bija iemācījās daudz ko jaunu. Un teica, ka līmenis ir ļoti augsts un nebija redzējuši tādu līmeņa copi, ka tik sinhronizēti un tik efektīvi var strādāt. Saka, ka viņiem arī ir ko mācīties. Protams, es arī īstenībā ļoti labprāt būtu šito paskatījies uz vietas laivā, jo tas ir kaut kas tāds, ko tu, tas ir pasaules līmenis. Tā vietā tu Somijā drebinājies uz sauli, vai ne? Jā, tā vietā es biju Somijā un vakarā trīcošām rokām varēja telefonu tikai paskatīties, jo tur dabujām bišķiņu augstumu. Bet labi, varbūt Aleksandri pastāsti, kad jūs sākāt treniņus, tātad jūs bijāt 3 ekipāžas, kas tā kā pretendēja uz startu, tātad tu, abas laiks copē ekipāžas, kas ir Jānis Melnačs ar Aigaru Ločmeli un Arvis Betkers ar Mareku Mērcu. Un tad vēl attiecīgi daudz palīgi. Vitālijs Vilcāns, Staņislavs Osīpovs, Otto Marinaki, Aleks Švarnovičs un Igors Fiļipovs. Igors Fiļipovs, viņš bija kā treneris, ja? Vai kā kapteinis? Vai kā vienalga, kā to nosauc. Kā treneris, jā. Un cik ilgi, kad sākāt tā nopietni? Labi, tur pirms tam bija gan Garmin kausi, gan arī Predator Cup. Es varbūt pateikšu pirms Aleksandrs sāk. Šī gada specifika neļauj mums nopietni sākt, jo nopietni būtu jāsāk pagājušā gada oktobrī jau. Bet mēs nezinājām, ka mums būs čempions. Mēs oktobrī sākām trenēties priekš Amerikas un plānoties. Un neviens no mums oktobrī asars un līdaks īsti nav ķērs. Tu pat zini, ko mēs šeit darām, visu to zandartu medīju. Parasta laika, protams, ka mēs maršariem parasti, bet tas nav sporta režimā. Jā, un līdz ar to tā oktobra pagājušā gada sagatavošanās pilnībā gāja seceni. Un loģiski no janvāra tu gatavoties nesāksi. Principā tā gatavošanās sākās no māja, tik līdz sākās laivošana. Protams, mājas ar oktobri nesalīdzinās. Protams, ka nē, bet tur loģiski gatavošanās, komandas darbs un saliedētība. Visas laivas strādāja kopā, mainījās savā starpā ar sastāviem, bet to jau tu pastāstīsi. Pirms tam vēlreiz gribu pateikt Kristapam un visai komandai liels paldies. Es domāju, ka visi domā, ka tas ir visaugstākais līmenis. Un lai tā būtu tradīcija visam valstīm. Ja tā būs, tad būs ļoti forši. Cerams, ka pārējie nākošais gads ir Īrija, laikam, ja? Nākamgad ir Īrija, jā. Kur vēl nav datumi zināmi un tur visādi vēl var būt. Valsts zināms, jā? Valsts ir zināms, bet tas, ko aizkulisēs runā, tur arī viss notiek šausmīgi lēni un visādi tur var gadīties, bet pagaidām ir Īrija, bet nezinām kad un apmēram zinām, kur ir izvēle no ezeriem kādiem 3 vai 4 startvietām, ko potenciāli, bet nekas vēl nav skaidrs. Tā kā arī šobrīd nevaram gatavoties, neizlas nākamā varētu braukt uz turien trenēties, tagad un skatīties. Informācijas nav par norises vietu. Pagaidi vēl bišķiņ.
potenciāli izlase. Ir kaut kādi jau tagad reitingi, zinām, kas nākošais gads? Jā, publicēsim reitingu šonedēļ, un tad arī paziņos par izlasi nākamā gada. Okay. Jo arī jāņem vērā ir, kur būs mači, kādos ūdeņos, kādas sugas vajadzēs ķert, un to arī visu ņemsim vērā. Un no 10 labākajiem pēc reitinga tiks salikti 3, tiklīdz būs informācija vairāk par nākamā gada pasaules čempionu norises vietu. Labā ziņa, ka īrija nav tālu, un tur arī daudz latviešu. Aizbrauc tur ar laivu, jā, vai ne? Aizbrauc tur. Es te plānoju ceļu 3 dienās sanāk līdz... Blakus, jā, līdz aizbrauc ar piekabu līdz Francijai, un pēc tam ar prāmu uz īriju, kā vai caur Angliju ar prāmu tur. Bet 3 dienām ceļš sanāk. Bet droši vien tāpēc sanāk labāk nekā ņemt tur kaut kādas laivas. Ne, loģiski, ka mēs ar savām brauksim. Neņemsim uz vietas, brauksim ar savām laivām. Tas ir pilnīgi, lai arī tur 10 dienas vajadzēs braukt, brauksim ar savām laivām. Jā. Jā, pareizi. Un tad treniņi. Treniņi, jā. Protams, ka galvenais strateģiskais mērķis bija paņemt medaļas. Jā. Tas es domāju, ka jebkurš latvietis gaidīja, kad būs, jo lieliski iespēja mūsu ūdeņi, visi zināms it kā, bet tikai medaļas, jā, un visi plāni, treniņi bija uz to, jā. Sākam kaut kur pirms 2 nedēļām, jā, un sākam tā koncentrēties pirmkārt uz asari, jā. Jā, pēc nedēļu laiku sapratam, ka mūsu komandai tās nebūs galvenais zīves, jā. Tāpēc, ka tā sistemātiski, piemēram, 50 asari bija grūti paņemt, jā. Tā. Neaizmirsīsim 25 plus. 25 centi. 21, 23 varēja paņemt 100 un vairāk. Treniņu diena bija tā, piemēram, viena pozīcija var paņemt pusstunda 15, pēc tam atbrauksi cita diena, nav nekas, jā. Otra pozīcija tur var paņemt 25 pa stundu, pēc tam atbrauksi 3, jā, un tur var stāvēt stundu un 2. Saprotam, ka asaris nestabils, jā. Un viņš visu laiku staiga, ja? Un tāpēc pēdējā nedēļa bija, protams, ka mēs līdeku arī trenējam, ja? Un zandartu. Bet ja pa tiem 25 plus, tas ir diezgan tāds jau paliels asaris, kādās tehnikās mēģinājāt? Mēs visu tehniku mēģinājām. Vislabākā mums bija 4 un atvada, ja? Bet, un jigs bija, un twitch bija, visu mēģinājām. Piemēram, 2 laivam, viņam ļoti liela pieredze vispār par asariem, jā. Mēs treniņu laikā darām apmaiņu starp ekipāžiem, jā. Tas ir, mums vispār bija pilna atklātība, jā. Mēs mainamies pieredzei, jā, tehnikai. Un kopā visa komanda galu saprat, ka nevar paņemt 50 asari, 40, 50. Bet bija mērķis 40, 50 asari, jā. Tas bija tas, kas varētu iedot medaļas, jā? Tas iedeva Ukrainai pirmajā dienā pirmo vietu. Cik viņi izvilka pirmajā? 40 kaut kādus 4 asarus, laikam. Bet redz, ka 3. dienā viņi darīja to pašu. Bet 3. dienā, es domāju, tur pie tā vēl pieskarsimies, bet tur vējš un asaris, tas ir tomēr tāds... Un salīdzināt ar citiem zīviem, piemēram, ar līdeku, ja, bija saprotams, ka līdeka pagaidām vislabākā pozīcija. Ja. Piemēram, pirms nedēļa, pēdējā nedēļa mēs vispār mašējam bez akiem. Ja. Pirms tam, treniņu dienā, tā stabili mēs ņemam 8 līdz 15. 10-15 līdekas bija normāls rezultāts dienā. Jā. Mēs atradām visas koncentrācijas, kur viņa dzīvo, ja, kur var lasīt, kur viņa stāv daudzumā. Ja. Visi to bija atstrādās. Ja. Tā ir pārsvarā Lielupe? Pārsvarā Lielupe, jā, tāpēc, ka pirms tam bija tur Latvijas čempionāts, jā, un mēs ejam
uz visu akvatoriju, tur no sākuma līdz tiltam Kalcevam. Ja? Un visu izpētījām, ja? Un viss bija saprotams. Un bija ideja mums strateģiska likme uz līdeku. Ja? Asaris, protams, kā otrā pozīcija bija un dalīts ar zandartiem. Ja? Un pēdējā nedēļā treniņu gaita bija pārbaudītas vēlreiz, 2-3 reizes visas mūsu pozīcijas bez akiem. Ja? Un viss to darbojas. Piemēram, kaut kādas 3 dienas pirms vienai laivai kaut kur 60 kontakti bija līdekai, otrai 70. Neko mēs nevaram pateikt, ka, piemēram, Kā neatradāt. Jā, ka neatradīsim. Jā. Un viss bija stabili. Un diena pirms sacensībām mēs paskatījāmies prognozē, ka būs ļoti izmaiņas laika apstākļos. Jā. Mēs paskatījāmies, ka cēliens kaut kur var būt līdz metriem. Jā, un ko var izmainīties. Jā. Mūsu doma, ka drusciņi nepietiek analizēji pareizai. Jā. Un uz vietas sanāk tā, ka cēliens bija, pa pirmo dienu runa, cēliens bija kaut kur 80 centimetri. Jā, uz augšu virs līmenis. Mēs trenējamies visu laiku 0 vai -10, -20. Jā. Un visas pozīcijas, trauma un vējš plus bija. Ja? Un visas pozīcijas tā kā vajag nestrādā. Ja? Protams, ka bija copas, ja? Tam bija kontakti, ja? Bet bija tāda sajūta, ka viņa kaut kur pazud. Ja? Nav tāda koncentrācija. Bet jūs tās līdekas treniņos gar zālēm, klasiski gar zālēm? Mums bija tādi kabatiņi pie sienām, pie pašam niedram, ja? Un gar kantiem. Stāv kants, ja? Pie niedram, viņa bija vai metrs, vai 2 un 3. Un galdiņi ar zaļumiem bija, un visi viņi bija izpētīti, atzīmēti. Ja? Un viņi tur koncentrējas, ļoti labi koncentrējas. Twitch, jigs? Twitch bija ar lieliem wobleriem un maziem, ļoti labi strādā Twitch, ātrā provodka gumija, vārdi bija, ja, un čatri bija, visi varianti bija atstrāti. Vai tā, mēs sapratam, ka mēs tur viņam varam paņemt, ja, un daudzumā. Un vietas bija daudz, ja. Bet tādas izmaiņas, ka bija pirmā dienā, mums drusciņi tā, mēs drusciņi neizanalizējam, ko vajag darīt, ja, tāda situācija. Protams, ka kontakti ir, un tas mums arī, mēs nesaprotam, vai iet tālāk un strādāt, ja, un tikai pēc 3 stundām bija saprotams, ka viss, neko nevaram izdarīt, un mums bija plāns B, iet uz zandartu, ja, un pa pirmajām 3 stundām mēs dabūjām pa vienai katrs ekipāžs, ja, pamēģinājām mūsu kabatiņas pie krasta, ja, bet sapratam, ka tur kaut ko kardināli izmainās, ja. Pārslēdzāmies uz zandartu, un sakas kustība, ja, par 2 stundām mēs paņemam, mūsu ekipāža paņem 6 zandarti, un 3 bija schodi, ja. Otrs ekipāžs atbrauca, viņam bija drusciņi grūti. Mūsu ieskatāt arī otra kļūda, ja. Pamaz patērējam laiku uz treniņiem uz zandartiem, ja. Ja drusciņi vairāk izpētījām to, tad bija labāk. Bija labāk. Jā, protams, viņi atbrauca un arī bija drusciņi grūti, ja. Vajag to atklāti pateikt, ja, ka bija drusciņi kļūdas. Pirmā tas analītiska, ja, pretmaiņu laika apstākļos. Ja. Atbraucam uz finišu, sākam domāt. Droši vien, kad jums jau labi Igors ir krastā, kurš jūs tur arī gan jau ka koordinē. Ja? Jā, koordinē. Jā. Bet gan jau ka viņam arī
Jo vietējie mūsējie ūdenī arī bija daudz. Es pieļauju, ka Igoram tur tā informācija, kas ienāca iekšā gan no, kur atrodas konkurenti, ar ko viņi ķer. Vismaz man Somijā no malas skatoties, bija tāds iespējas, ka tā informācija, ko iegūst Igors, īpaši arī pēc pirmās dienas, gan arī no tiesnešiem noteikti, kas bija. Tiesneši nedrīkst ziņot neko līdz sacensību beigām. Parakstās par konfidencialitāti. Okay. Bet labi, mūsējā ūdenī noteikti bija, un tā informācija bija iegūta, kad varbūt, nesākās tur tāds kaut kāds jau bišķiņ bardaks tādā ziņā, ka tā informācija ir tik daudz, un ka varbūt arī par tiem pašiem Ukraiņiem, man liekas, ka bija zināms, kur viņi ķer, cik viņi ķer, ar ko viņi ķer, bet par šo parunāsim pēc pauzes. Par Ukraiņiem, kas... Zini kā par to informācijas daudzumu. Tā informācija ir labi. Arī Ukraiņiem stāvēja krastā. Pa visu Rīgu, pa Jūrmalu, visur, kur tu brauc, kāds Ukraiņš stāv krastā. Jā. Kur viņi tos cilvēkus dabūja, es nezinu, bet visur stāvēja. Viņi redzēja visu. Jā. Plus viņiem vēl uz ūdens bija laivas un informācijas ļoti daudz. Un, protams, ka tā informācija arī ir mums daudz, bet to zivju, ja tas sportists ķer. Protams, ne jau krastā. Krastā sēdēt ir baigi forši un viegli, un visi mēs esam baigi eksperti. Es tur varētu tā, es tur varētu šitā, bet tie apstākļi, kas uz ūdens ir, tos jau tu nezini krastā. Un par to Ukraiņu tieši tāpat viņam 3. dienā treneris saka, tu brauksi asaru, ķer tur un ķer asaru. Viņš saka, man tur ir 2 metru vilnis, kā lai es ķeru. Un treneris saka, man neinteresē tavs vilnis, tu stāvēsi tur un asaru ķers. Viņš arī ķer to asaru. Tāpēc no medaļām viņi izkrīt ārā. Viņam saka, viņš ķer. Bet taču treneris viesnīcā sēžot un kafiju dzerot, neredz, ka tur ir Ķīšezerā tāda apstākļa, ka tur ne tu tur var stāvēt, ne tur kāds zivs vēl ir palikusi. Ko tu tur ķers? Tad mums jau tāpat. Tev pašam tie lēmumi ir jāpieņem un ar Formulu 1 salīdzināt. Tev tagad tu brauc, tu jau pie stūres brauc. Tev var treneris pateikt, kas notiek pārējiem, kur tev kāds tuvojas, bet ne jau tev kāds saka, tagad griezīs pa labu un griezīs pa kreisi un spied vairāk pedāli. Tu saki, man neiet vairāk, nespied. Parazīt. Tu jau tas atbalsts ir vajadzīgs, lai sagatavotos, bet tajā maču dienā, tu pats zini, cik ātri tās 7 stundas paiet vai 6. Tas ir viens mirklis, un tas laiks beidzās. Un tā tikai liekas, ka tev visu dienu ir copēt ikdienā, kad tu brauc copēt, pamēģini 6 stundas un pēc 6 stundām ārā. Cik tu daudz saķersi, tu jau pa to dienu. Es ķeru, tu paņem visu dienu no agrā rīta līdz vakaram vēlam. Maču laiks paiet nenormāli ātri. Un tur kaut ko pārslēgties un lēmums pieņemt, vai nu tev aiziet, vai nu tev neaiziet. Ja tev aiziet no starta, viss labi, tikko tev kaut kas nojūg un līmeņi un apstākļi mainās tev. Jau mums bija runāts, es atceros, mēs sapulcēs sēdējām plāns A, B, D, plāns 3 plāni pie augstā ūdens līmeņa, 3 plāni pie zemā ūdens līmeņa, bet tu tā kā zini, ka celsies ūdens līmenis, bet ja tev no rīta paceļās pa metru ūdens līmenis, tu brauc, tie jau neredz to. Un tu aizbrauc uz vietu, un tavu vietu vienkārši vairāk nav. Tā un nav. Vispār viņu nevar dabūt. Piemēram, ja viņa stāv līdz ka tur 2 metri, tagad tur 3 metri, un straumu. Un viņu visi vobleri nestrādā, vajag uz vietas visu mainīt. Tur jau ir tā meistarība pazaudēt, kur mēs kļūdījāmies. Nevis pazaudēt 3 stundas, kamēr saprastu, ka tiešām nav. Bet vēl tā pieredze, ka te uzreiz maksimums pazaudēja pusstundu un uzreiz salikt galvā nākamo plānu un saprast, kur tā zivs varētu būt. Nevis spītīgi iet pēc savu, kur tev bija 50-100 kontakti, tikai viņi jābūt. Un tu jūti, ka nav, saproti, ka nav, nebūs viņi tur. Ātri pārslēdzies un ej uz nākamo tēmu, uz nākamo plānu līdz uz satautas dzīvi. Jo tiem, kas uzvarēja, es pieļauju, ka viņiem palīdzēja tas, kad viņiem nebija daudz laika trenēties. Un viņiem plāns A sāk strādāt ar pirmo dienu. Es pieļauju, ka viņiem nebija. Viņi arī pateica, viņiem nebija plāna B un plāna D, viņiem nebija cita plāna. Viņiem bija viens plāns, ķert pa zālēm
un paplūdušām. Šobrīd viņiem sanāca tās zāles, bija aplūdušās pļavas, kas pacēlās augšā. Un tas plāns A vienīgais, kas viņiem bija, no sākuma aizgāja un strādāja. Tas ir poļiem. Gan ungāriem, gan poļiem. Viņi vispār nesaprot, kas tas ir -20 vai -30 līmenis. Viņiem vienalga, viņiem viens plāns bija, kurš nostrādāja. Super, salikās maleči. Mums bija pārāk daudz plānu un pārāk daudz laika pazaudējām. Līdz 3. dienā sapratām, ka tomēr tas plāns, kas ir poļiem un ungāriem strādā. Ļoti ticam, ka viņi ir daudzuma un bija grūti pārslēgt. Ja nebija kaut kādas kontakti un copes un līdzi, ka varbūt mēs no sākuma pārslēdzāmies un sākam meklēt risinājumus uz vietas. Bet tā kā kontakti iet, mēs domājam, viss. Un mēs zinām, ka līdaka vislabākā copas laiks kaut kur no 11 līdz 12. Un mums sākas līdaka, copas kontakti, mēs domājam, labi, dabūjam, ne 15, bet būs. Bet pēc 11 vispār viņa aizvar. Viņa aizgāja. Nav bija tur daudzuma, un mēs to sapratām un sākam meklēt citas risinājumus. Nesanāk kaut kur kabatas pļaviņas nav copas, un mēs pārslēdzam uz plānu B, tāpēc, ka 2 stundas ar pusi palika. Ar zandartiem mēs vispār tur ļoti labi zinām, un tā sanāk. Mēs pārslēdzamies un viss bija kārtībā mūsu ekipāžam. Otra ekipāža bija blakus. Trūkst mūsu ieskata trūkst treniņu dienas uz zandartiem. Respektīvi, treniņos par daudz uzlikāt tieši uz līdaku asari. Un zandarts palika kaut kur. Arī uz plānu B bija tam pa mazu laiku. Bet tajā pašā laikā pasaules čempionātā rezultātu uz zandartu vēl nekad neviens nav uztaisījis. Mēs zinām, cik viņa nestabila zivs. Un grūti ar viņu. Atkarībā no apstākļiem. No apstākļu laika. Tas sanāk otrā dienā. jo teiksim, pagājušajā gadā tieši par zandartiem runājot, tiltiņš bija, kur bija pasaules čempionāts, neatceros. Čehijā. Un ar Imantu bija tā, ka viss bija baigi labi, ja tie apstākļi būtu salikušies. Treniņos bija plāns, ka varētu noķert ap 20 zandartiem, un tā būtu tiešām pirmā reize, kad ar zandartiem būtu ticis kāds trīniekā, un tās iespējas bija, bet salikās apstākļi, kad pirmā lieta izmērs asarim netika palielināts uz 30, palika 28, un ja skatījās rezultātu, tad 40% no asara bija 28-29 centimetri. Tas būtu zandartam jau rezultātu devis, un otra lieta, zinājām, ka ūdens līmeni metīs nos, bet nezinājām, kad. Un neviens no organizatoriem, arī Čehi, nezināja, kad paraus ūdeni vaļā. Un tieši to izdarīja sacensību dienā, un ūdens līmenis pa 1,5 metru tika nomests drastiski lejā. Un pats saprot, kas ar zandartu notika. Imants 20 zandartu vietā saķēra tikai 12 vai 14, kas jau bija labi. Viņš bija augšgalā trīniekā pēc pirmās dienas. Un nākamajā dienā vēl pa metru nogāzta ūdens līmenis zemē, un vēl tam zandartam sagrozīja galvu, un viņš palika tik. Bet tas, kas darījās tur treniņdienās, un Imants bija vienīgais, kas viņu tur ķēra. Vēl amerikāņi mēģināja ķert, bet visiem tie apstākļi vienādi. Tāpēc atgriežamies tieši pie tā paša, kad ir jāspēj pielāgoties. Tu redzi, kad apstākļi mainās. Jābūt nākamajam plānam. Tu nevari turēties pie tā, kur tev vakar bija šausmīgi labi un visas dienas. Tas pats, kas tur ar zandartu, tas pats, kas šeit ar līdaku. Tur jau tā meistarība parādās, ka tu spēj ātri noreaģēt un neieciklēties to, kas tev šausmīgi patīk. Par to arī strateģiski vajag domāt. Arī kāds ir šis plāns vispār būt. Ja, piemēram, nestrādā plāns A, plāns B, plāns C, ko darīt uz vietas, uz pašu vietas, pašiem sportistiem. Neiet tālāk un to pašu darīt, pārslēgties. Bet, ja iet runā par zandartu, piemēram, Rīgas ūdeņos, mēs patrenējamies vairāk laiku nekā Lielupa. Es pirmkārt par Lielupu runāju, kā bija maz treniņi. Šeit bija ļoti labi rezultāti, un slikta diena bija formula 2 zandarti stunda. Arī bija
stabilais rezultāts. Ja slikta uzvedība, bet ja laba uzvedība, tad 3 stundas 10-15 var dabūt. Ja? Bet nākamajā dienā mēs, vakar pēc pirmā dienā. Pēc pirmās dienas bija skaidrs, ka ir. Jā, skaidrs, ka vajag kardināli kaut ko mainīt. Jā, un Ukraiņi ir saķēruši asaras, un ko jūs kas šajā brīdī notiek? Mēs izanalizējam, un bija saprotams, ka skriet meklēt uz Lielupi līdaku no sākuma atkal, kā treniņu režīma, būs nepareizi. Mēs plānojam 2 dienas vispār tur būt Lielupi. Un vidēji mēs gribam sasniegt rezultātu 30,000 kaut kur vai 2 zivis tam stundā. Saprotam, ka viss kardināli izmainās, ka viņš nebūs mums plāns tur strādāt, tagad 2. dienā. Un kopīgais lēmums bija pieņemts spēlēt Rīgas ūdeņos. Tas ir Asaris Zandarts. Jā, Asaris Zandarts un līdaka. Tā kā mums daudz bija vietas ar Asariem un ar Zandartiem, mēs pārslēdzam uz to. Un vēl, ko varbūt, kur bija kļūda, bija analīze, ka nenaturēties, bet iet va banku. Uz pilnu banku, lai uzlabotu. Jā, uz pilnu banku, un mēs, kad runājam, mums nepietiek, piemēram, 3, 4 vai 5 lielas zivis. Mēs sasniedzam tādu mērķi uz 2. dienu tikai va banku un tikai koncentrāciju un tikai daudzumā, un strādāt pa aktīva zivim. Un atkal nebija aprēķināts apstākļi, laika. Ja būt godīgi. Ūdens krāsa. Piemēram, Īrijā, tur pie TV torņa, kur mēs labi zinām, visa pa Zandartu paņemat 10, 2. dienā tur bija 0. Kad mēs atbraucam, tur bija tāda trauma, ka tur vispār nevar neko izdarīt. Un viņš piespiežas pie grunta. Nekāda veida viņu Zandartu vispār nevar pacelt. Mēs redzam, viņš sēž, terējam laiku, pacelt nevaram. Otrs ekipāžs iet uz Asari. Tik daudz arī bija asaru vietas, bet arī tās izmaiņas, viņš tur sēž aizvarmūtē. Bet bija pieņems lēmumu neturēt laiku. Ja viņš neaktīvs, braucam tālāk un meklējam līdz galam, kad netradīsim koncentrāciju un kur būs aktīvs vai Asaris vai piemēram, Zandarts. Un galu, piemēram, mūsu ekipāžs bija, mēs varam lasīt pa vienai zivī. Piemēram, piebraucam, 1 metiens, 2, viss. Neņem viņš, mēs braucam tālāk, piemēram, un meklējam tikai daudzumu. Un galu, kad visu apkārtnē apstaigājam un saprotam, ka neko nevar izdarīt. Piemēram, Kugina bija brūna ūdens. Straumena bedrē, kur bija golf laukums, tur bija bedrē straumē, var mest 40 gramiem. Neviena pielagiska Zandarta tur nebija, ne pirms, ne pēc. Mēs 2 reizes tur gājām. Ūdens bija pilnīgi dzeltens, sarkans. Un protams, ka mēs salasam, piemēram, mērķis vabanka, lasīt pa vienam. Protams, ka mēs varam stabili salasīt 4-5 zivis, bet tas nebija mērķis. Un tāpēc mēs līdz pēdējai minūtei skrienam un meklējam koncentrāciju. Tāpēc, ka mēs zinām, ka pusstundu un viss būs kārtībā. Un pēdējais tur 5 minūtes, prestiža zivis tikai paņemam. Paņemat vienu Zandartu. Bet otrs ekipāžs saprot, ka Asaris arī neaktīvs un negrib ņemt, pārslēdzas uz Kišas, uz līdaku. Arī koncentrācija nebija, daudzuma nebija, un galu mēs 2. dienā bija slikta priekš komandai.
Bet pieņemsim par tiem pašiem zandartiem runājot, man bija nenormāls pārsteigums pēc pirmās dienas, kad skatījos tos tabulas, noķertās zivis. Kad īri, kuri man liekas, zandartus ir redzējuši tikai bildēs. Pirmo reizi mūžā bija viņi pirmo reizi ķēra mūžā zandartus, un bļēņas viņiem bija, man liekas, kaut 10 zandartus, kas man likās, kā tas ir, kad, tu arī daudz komentāros rakstīja, kad, kā mūsējie, ka zandartu ķer reāli katru dienu, nevar noķert, atbrauc kaut kādi īri, un vienkārši noķer 10 mēru zandartus. Tas nozīmē, ka mūsu laivu kapteiņi ir labi gidi, un paldies par to viņam. Jo mēs sarunājām, kad palīdzam džekiem, kas šeit neko nezina. Un ja mūsējie laivu vadītāji, ja mūsējie sportisti var pāris dienu laikā cilvēkiem parādīt, kā šeit paņemt visu cieņu. Un to mēs arī teicām. Es zinu, kad arī Mārtiņš Balodis ar amerikāņiem darbojās, viņš palīdzēja viņiem, jo vienkārši tos džekus palika žēl. Viņi atlido pirmdienu vakarā uz šejienu, un otrdien, trešdien viņiem ir pa 7 stundām trenēties. Viens brauc ar manu laivu, man taču navigācijā visi punkti, viss iekšā ir. Ja tu vari pa 14 stundām atkost 2000 punktus, kas tur ir salikts iekšā un saprast, kas tur ir, visu cieņu, mums būs ko pamācīties. Mēs jaunā vietā, divreiz pa 7 stundām tev ir laiks, saprot, kā noķert zivi, kā tu nepalīdzēs tam cilvēkam. Tas ir loģiski, ka mums ir mērķis, lai visi noķer zivis, lai visi brauc priecīgi no šejienes mājās, un mums ir vienkārši jānoķer vairāk. Tā un bija, mēs atbraucam otrajā dienā tur, un viss, kur mūsu labākās vietas, tur stāv ekipāži un nevar tur nevar tikt klāt, par to ir runa, arī. Bet tas neko nenozīmē, mums vajag būt tā profesionalitāte. Kad ir jāķer labāk. Un mums bija daudz rezerves pozīcijas, daudz vietas, bet īstenībā tā diena, viņš nebija aktīvs. Pa vienai zivi var lasīt, bet negribu. Un otrajā dienā jūsu ekipāža palika tajā pašā sastāvā, otrajai ekipāžai bija Aigaru vietā Mareks nāca. Jā, maiņa ar Merki koncentrētas, ja ejam uz plānoto B, uz Zandartu. Viņi arī bija uz Zandartu, arī saprat, ka nav nekādas kustības, tur negrib, aizver mutē. Arī straumē, arī cēliens iet augšā, Bet, labi, tās vietas, kur, teiksim, Ukraiņi ķēra pirmajā un arī droši vien otrajā dienā asarus, tās vietas jūs zinājāt? Visas klasiskās vietas, nekas jauns. Nekas jauns, Viss ir vienkārši. Mašķerēšana vispār ir vienkārši lieta, neko nevajag sarežģīt. Visas populārākās asaru vietas Ķīšu ezerā, tur arī viņi to asaru ķēra. Gan pie Jadvigas, gan pie tagad jau jaunais nosaukums Svena Bojas. Neko jaunu, visas klasiskās vietas, tikai viņi mācēja, viņi paņēma to asaru. Jo viņi rotēja, viņiem 5 vietas bija, viņi gāja pa apli un visu laiku to asaru ņēma no turienes. Un aiz viņiem arī citas valsts līdi iekšā, un nevarēja viņi to asaru paņemt. Viens ir vieta, otrs to zivi arī vajag kaut kā sakacināt, lai viņi sāk reaģēt un viņu ķert. Nekā sarežģīt, nekāda kosmosa zinātne. Zināt, ar ko viņi ķēra? Ar wobleri. Ar wobleri ķēra. Vēlreiz gribam pateikt, ka mēs pārslēdzāmies uz līdzekļu uz Zandartu, nebija galvenais mērķis zivis asaris, tāpēc, varbūt atkal nepaskatījāmies, varam iet, protams, ka uz seklumiem tur, ūdens uz augšu. Un tad attiecīgi varbūt. Tur, kur bija, piemēram, 0,2, tur tagad 1,5 metru. Protams, ka to varam padomāt, izpētīt, un braukt tur, bet tā kā stereotipi, tur, kur seklumi, nevajag braukt, nebija zivis, kāpēc viņai tur jābūt, bet sanāk tā, ka
tā kā vasara, ja, viņi aizgāja koncentrācija no parastām vietām, tur augšā. Jā, uzlīda, kur Jā, uz augšu. Un saprotam pēc otrajā diena, ka mums ir kritums, jā. Un, protams, ka mēs sestie tā paša, bet kritums. Un noturēties, jā. Nekrist tālāk, jā, un stabili trešu dienu atstrādāt, jā. Vēlreiz tā nopietni padomājam, ka viņa, piemēram, līdeka aizgāja uz augšu, izpētījām, kur viņa var būt, korigējam uz vietas plānu, jā, un braucam uz Lielupi. Abas laivas, un sākam strādāt ar mērķi. Ejam no leju uz augšu un skatāmies, kur ir labs ūdens, mierīgs ūdens pret viņa. Ja. Izpētējam pa ceļu visas kabatiņas, ja, visas liciti. Ja. Bet pirmajās stundas bija saprotams, ka atkal tāda kardināla izmaiņa Lielupi, piemēram, bija atpakaļ straumē. Ar brūnu ūdeni, no kura viņa tur saka, nesaprotams. Ja? Bet no jūra bija spiediens tāds, ka... Bet tur arī trešajā dienā bija laika apstākļi. Jā, atpakaļ strauma bija. Mēs mēģinājām ar Zandartu 3 pozīcijas pārslēdzamies, lai pa 15, lai saprast plāns B var strādāt vai nē. Sapratam, ka visi izslēdzam, tikai līdeka un meklējam, kur viņa var ielien. Ja? Tad plāns B sapratāt, ka Zandars nestrādā, jāiet uz līdeku. Jā, visas spēki vajag ielikt uz līdeku, ja, un atrast, kur viņa ir, uz vietas. Ja, online, tā kā sanāk treniņu režīmi. Ja. Un, protams, ka bija iezīmēti visi liciti, kur var būt pļaviņas aplūdušas, ja, tā kā vasara, mēs zinām. Ja. Un mēs ejam uz augšu un ielidam visas līdzitas. Tur brūns ūdens, tur strauma, nestrādā. Un pēdējais mums bija aiz Lukas tilta, tur, kur vasaras vietas pret nārstiem. Jā. Un tikai ielidojam tur. Viņa visa tur sēda. Mēs tikai pirmu dabūjam, sapratam, kur viņa ir, ieskrienam drusciņu vēl dziļāk. Bija pašam pļāvam, tur, kur bija līmenis, trešā diena bija 1,3 m. Jā, 0,3. 1,3 m. Līdz, kur mēs stāvējam, bija 1,4 m. Tad sanāk, ka tur bija pļavas. Jā. Un tagad tajās pļavās iekšā viņas bija, un cik jūs savilkāt? Mēs savilkam pa 2 stundām 8. 4 mums aptuveni no 80 līdz metriem aizgāja. 20 nerealizētas copes. Ja, viss tas bija par 2 stundām mūsu ekipāžam. Otram ekipāžam dabūja 4. Ja. Bet tā kā viņam ne tāda laiva, viņi nevarēja pieņem lēmumu iet atpakaļ gaitā, ja, lai pietek laiku. Jā. Un tāpēc viņi paņem drusciņu mazāk līdziti, ja. Arī bija viņam kontakti, bet galu viņam 4 tikai līdekas. Ja? Bet tāpat jums jau tie rezultāti... Trešā diena deva otro vietu. Jā, komandā un arī individuāli jums bija 2. un 9. Un galu bija pareizais lēmums, ka noņemt no visu to plānu, ko mēs izstrādājam, ja, un no balta lapa iet un skatīt uz vietas, reāli dabā. Un tas bija pareizi. Ja, un tā kļūda, kad lai nonāktu pie pareiza lēmuma, tas prasīja 2 dienas. Jā, tas ir 2,5 dienas. Jā,
Drusciņš stress arī bija. Ja? Protams, tas tev nav. Protams, ka stress bija. Tas ir tomēr pasaules čempionāts, jā, un jā. Jo tos iespējas ir daudz, tu pats zini, nostājas to startu, pirmās divas pa labi, pa kreisi. Jā. Jau, tad ir vēl cik opcijas. Jā. Nē, es par šitā arī tā bieži domāju, ka, tas pats ķirždars, kad es pats startēju, ja, tās vietas ir tik šausmīgi daudz, kad grūti ir to plānu vispār salikt. Un ja tas pirmais nestrādā, un tad pēc tam sākās bišķiņi arī galā bardaks. Un tad jā, te reku atbrauc poļi, ungāri ar vienu plānu. Un kurš strādā? Jā. Vispār plānošana, operatīva maiņa, tad plāno ļoti svarīga. Ungāri teica, viņiem bija 3 vietas. 3 pozīcijas, kur stāvēt, un viņi jau pēc otrās dienas nāca man klāt, klausīt, mums ir 3 vietas, ko mums darīt, kā domāt, strādās vēl rītdien. Es saku, protams, jums 3 ir, tad, ja viņas 2 dienas strādāja, viņi arī būs 3. dienā tā zivs. Pareizi, par to strādās vai nē. Mēs speciāli vakar aizbraucam uz 3 stundām tur pats, lai paskatīties, var tur savilkt līdzekļu punktus vai nē. 3 stundas 30 000 vakar atbraucam. Tā ir paša līdzekļa pļāvā. Un redzi, un šis arī man par izlases džekiem patīk, kad tu redzēji, kādu vakar bija laikapstākļi. Tas ir, viņi ir notrenējušies 20 dienas no vietas, bet pēc mačiem, pēc noslēguma ceremonijas nākamajā rītā viņi svētdienā super vētrā 30 m/sekundē viņi atkal ir uz ūdens un atkal mēģina saprast, vai tiešām tas strādā un pilnveidot sev priekš nākotnes. Visu cieņu viņiem par to, nekurš katrs to spētu. Daudzi pa vecerīgu vārtījās no sestdienas uz svētdienu un svinēja un svētdienu gulēja. Džeki no agara rīta jau ir atkal iekšā un trenējās. Es pat nebāzu galvu pa durvīm ārā vakar tajā vētrā, bet plāns strādā un tur, kur tā zivs ir, tur viņi arī ķerās. Viņu var noķert, kur viņi ir aktīvi. Protams, žēl, ka mēs netikam pie medaļām. Nē, bet uz nākotnē būsim stiprākie un vēl. Jebkurā gadījumā es biju pilnīgi pārliecināts, ka tur palasot komentārus, man likās tiešām, Džeki, tad aizbrauciet parādiet labāk, jo man bija pilnīgi skaidrs, ka jums plāni ir un kad, es domāju, ka es nezinu, kāds jums pīpē, nepīpē. Man liekas, ka tur pat nebija laika jums pat uzpīpēt, ka tur vienkārši ir nenormāla, vienkārši tā kā, es nezinu, ar ko varētu ar šuju mašīnu droši vien salīdzināt, kad kāpā. Protams, ir stulbi, kad ir tā laika maiņa, tas laikapstākļus, kas baigi bieži tieši uz mačiem mums bija jābūt gataviem, kļūdījāmies paši. Tur attaisnojumi nekāda nav, bija tam jābūt gatavam, nebijām. Principā pareizais lēmums bija 3. dienas lēmums. Visas 3 dienas, principā, pie viņa arī turēties. Tad laikam arī viss būtu salicies. Protams, ka, ja tā paskatīties, noņem visi kaut kādi stereotipi, protams, ka mēs labi zinām ūdeņi, un vajag būt gataviem, piemēram, izmaiņai ir, kur viņi nevar pazūt no upe. Protams, viņi turpatās ir, bet kur viņi aizgāja labākos kaut kādas vietas, mierīgas. Mēs zinām, protams, ka tas visas vietas mierīgas, bet ļoti grūti bija pieņemt operatīvu lēmumu uz ūdeni, un samainīt plānu, kas akceptēt. Mums bija, piemēram, 3 stundas pa 20 minūtes iet pa sienam, kur ir visa koncentrācija. Un tu domā, ka šeit nav, bet tur būs. Protams. Opa līdeka. Šeit nav, tur ir kontakti. Un tu ej tālāk, bet vajag vispār saprast, ka neiet tā kā treniņi. Vispār beigt un pārslēgties uz vietas, meklēt risinājumu.
Varbūt visu to var vēlreiz padomāt. Ja. Es domāju, tur ir pilnīgi kardināli. Tu sēdi uz Valdemāra ielas trolejbusā, nevis kāp citā trolejbusā, korķī vai autobusā, kāp trolī vai saukt taksi, bet vienkārši izslēdz visu un aizej ar kājām. Pareizi. Tāds super salīdzinājums. Pareizi. Un pieminēja, ka arī savā starpā noslēpumu nebija un mainījāties savā starpā laivās, treniņos. Kā viens no otra arī kaut ko pamācījāties? Protams, jā. Mums bija pilna tāda forša atmosfēra, jā. Mēs mācījāmies, maināmies pieredzē, jā, tehnikai un visi, domāju, ka nopelnīja, jā. Lai paaugstinātu līmenī, kaut ko mēs pamācījāmies, kaut ko viņi, jā. Un kopā komanda, es domāju, bija gatava viņa. Protams. Tikai mūsu ieskata tā taktiski kļūdas sakarībā ar laika apstākļu maiņu, jā. Tādas, jā. Ja nebija nekādas maiņas, tam bez variantu vispār. Bet tagad sanāk, kad skatoties, kad nākošais gads būs Latvijas čempionāta posms, tad tagad Laiks Copē un Lakija Džons un Tīma Asakainie zina visas labākās vietas sanāk. Tas jau arī tur tāds, Visas labākās vietas zina Ungāri un Poļi. Jā, pareizi. Un Ukraiņi. Un viņi to saprat pirmajā dienā, mēs tikai uz trešajā dienā. Jā, tas gan arī, jā. Jā, bet neaizmirstam to, ka paies 5 dienas un tā visa informācija vairs nevienam nav vajadzīga. Viss atkal samainīsies. Protams, tās līmenis nokritīs un būs... Varu pateikt tā, katru gadu mainās zaļas tur, vēl kaut ko, un tagad viņa sēž tur, nākamajā gada viņa būs citas vietas. Jā. Tās arī neko nenozīmē, katru gads no sākuma. Jā. Tas ir ar ziviem. Bet, es domāju, ka bija superīga epizode, par ko paldies Džekiem. Man pašam īstenībā bija ļoti interesanti paklausīties. Es domāju, ka jebkuram spinningotājam, kurš sekoja līdzi, arī būs daudz atbildes uz jautājumiem, kāpēc ir tikai 6, nevis 1. Un kas bija tās kļūdas. Bet, epizode droši vien beidzam, bet kā jau jebkurā epizodē mums ir konkurss. Tagad mums ir jāizlozē uzvarētāji no epizodes, kad mēs bijām kopā ar Mārtiņu Tihanovu un Edgaru Deičmani. Tur bija komplektā 3 cūku komplekti un izlozējam viņus tagad. Un tā kā mums ir jauna epizode ar pasaules čempionāta dalībniekiem un organizatoriem, ir unikāla iespēja konkursā tikt pie pasaules čempionāta kepona, kurš droši vien, ka daudziem noteikti nav. Nav gan viņš paņems līdzi, bet viņš ir tas pats, kas to galvā. Jā. Šāds te kepons no pasaules čempionāta. Un tas, kas tev jāizdara, ir, mēs tā aizkadrā noskaidrojām, kurš Latvijas izlasē bija pats labākais māneklis uz līdeku. Un tavuprāt, kurš tas bija, ieraksti komentārā. Mēs ieliksim arī pēc tam bildīt, kad veiksim izlozi balvas, bet ieraksti komentārā, kurš tavuprāt bija veiksmīgākais līdeku māneklis. Krāsa. Un krāsa, jā. Bet epizodi esam beiguši, bet mums ir arī visādi jaunumi. Lielajam lomam mums ir iznācis speciāls pielikums, Makšķernieku gads par 2024. gadu, skatoties uz 2024. gadu.
Esam mēģinājuši tur gada griezumā ietilpināt, kas katrā mēnesī ir vairāk vai mazāk aktuāls. Tāpat tur ir aktuālie noteikumi, kalendārs un arī zivju dienu kalendārs. Jo es zinu, ka ir daudz cilvēku, kuri seko tam līdzi un pievērš uzmanību tam kalendāram, kur parādās, cik tur laba copa solās. Un šo jauno izdevumu jau variet meklēt visās preses tirdzniecības vietās. Tāpat esam uzsākuši abonēšanas akciju jau uz nākošo gadu, kad varat droši abonēt Lielo lomu. Bonusā būs Makšķernieka kalendārs. Un tiešām aicinu visus abonēt mūsu žurnālu. Mēs turpināsim domāt par kvalitatīvu saturu, interesantu saturu. Un abonējot, jūs arī atbalstat to, ka mēs varam sniegt jums informāciju, runāties ne tikai caur žurnālu apspusēm, bet arī podkastos, sarunās, laivās, krastos. Braucam mēs uz copi, stāstam, rādam, podkastos runājam par interesantām lietām. Tā kā abonējiet, atbalstiet un tiekamies uz ūdeņiem.